Tā, nu es esmu no Rīgas, es uzaugu Imantā. Un es pārvācos, sanāk, kaut 16, 17 gadus atpakaļ sanāk, es pārvācos uz Nīderlandi, dzīvoju Rotterdamā un regulāri braucu uz Latviju un Latvijā loģiski tad arī pirku viskādas latviešu ēdienas, kaut ko tādu, ja. Es arī dzīvoju Francijā. Sākumā Ženevā, pēc tam Francijā pie Šveices robežas. Un tad vienu brīdi vispār es pārstāju ēst saldumus. Vispār neēdu. Un tad kaut kādā brīdī, kad es strādāju Ženevā un biju tajā Francijas mājā, tad man ik pa brīdim sagribējās kaut ko ļoti latvisku. Un tad es taisīju biezpienu plācenīšus, ja, atvedu no Latvijas biezpienu plācenīšu ar rozīnēm, ļoti garšīgi, ar svaigu zemeņu mērci, ja, ar saspiežu zemenes ar cukuru un tā ļoti garšīgi. Un vienu reizi atcerējos, ka man bērnībā ļoti garšoja buberts. Un tad es vienā no tām reizēm, vai nu, kad kāds pie maniem brauc ciemos no Latvijas, vai es pati braucu uz Latviju, es atvedu mannu. Un atradu internetā vairākas receptes un izvēlējos, es bieži vien tā taisu, un es atradu internetā, 10, 20 receptes, un pēc tam no visām izvēlku to, kas man patīk, un uztaisu tā kā principā pa savām, ja, un tāpat arī es darīju ar bubertu, es viņu tik sen esmu taisījusi, ka es tagad nevarēšu izstāstīt soli pa solim, bet tas tajā manā Facebook postā ir uzrakstīts, ja, un es tad taisīju viņu, jā, un man sanāca ļoti labi. Un tagad, par cik mēs runājam par to, man jau atkal sagribējās uzstādīt bubertu. Tā kā būs atkal nākušais, ka būšu Latvijā jānopērk manna. Es Cīrihā vēl neesmu atradusi nevienu latviešu veikalu. Ženevā es jau biju atradusi, es Ženevā dzīvoju kantonu Cug. Tas ir netālu no Cīrihas, ja, un esmu dzirdējusi, ka ir te kaut kāda latviešu, mūsu valstu, Baltijas valstu, tur / Ukraiņu un tādā garā veikali, ja. Droši vien tur es varētu dabūt mannu, jā. Pēdējā laikā arī sagribējās man atkal bišķiņ saldumus, es nopirku tortu vāverīti, gotiņu nopirku, un beigās sanāca tā, kad es atlidoju uz Šveici, man bija pušķemodāns pilns ar ēdienu, ja. Bet, principā, jā, ar visu to, ka esmu ceļojusi ļoti daudz un pa visu pasauli esmu bijusi gan visur, ja. Es esmu iemācījusies ļoti mīlēt dažādus ēdienus. Man garšo libāņu ēdienas, man garšo japāņu ēdienas, ja, meksikāņu ēdienas. Tajā pašā laikā, protams, kad ik pa laikam man kārojās bērnības garšas un kārojās bubertiņš un skābiņu zupa. Jā, es... Vajag saldumus netaisījām mājās. Buberts, jā, bija buberts, manā putra. Audzes putras, protams, bērnībā daudz ēdām. Ja. Kad es taisīju buberts, neēdu pārāk saldi. Es neliku pārāk daudz cukuru tajā ķīselī. Un tad viņš sanāca tāds skābens, tāds sarkans, garšīgs dzērviņu ķīselis ar to vaniļas garšas bubertu, ja, kas bija, man arī ļoti labi sanāca. Vispār sagribējās atkal uztaisīt, jā. Es taisīju ar dzērveņu ķīseli. Bērnībā arī, jā, bet varbūt negluži ar dzērveņu, jo es tieši neesmu uz kādām ogām taisīju, man mamma un oma, ja. Es tikai atceros to, ka man vienmēr ļoti garšoja. Un parasti arī bērnībā es ēdu viņu ar ķīseli pārsvarā. Man vairāk vienmēr ir garšojas, ja man oma prasīja, ko es gribu vairāk, vai es gribu bubertu ar pienu, ja. Un liekas, viņas sauc buberts. Nē, buberts, bet kā viņas sauc? Debesmanā, vēl. Ja man bija jāizvēlās starp debesmanā un bubertu, es vienmēr izvēlos bubertu ar ķīseli. Man līdz šai dienai pat debesmanā nav baigais favorīts. Es esmu ēdusi un ir ok, bet ja man jāizvēlās, es vienmēr izvēlos bubertu, ja? Ar ogu ķīseli, nevis, teiksim, ogu debesmanā ar pienu. Tā kā arī bērnībā es ēdu, jā, bubertu ar ķīseli, to es atceros, jā, vasarā man omīte taisīja. Un kas man pietrūkst, tad es runāju par desertiem, jo agrāk man ļoti garšoja deserti, kas man reāli pietrūkst no Latvijas bērnības garšām, tas ir saldā brunete. Jā, un es zinu, ka vairs Latvijā nevar nopirkt saldo bruneti. Esmu pamanījusi, ka ir kaut kāda šokolādes desa, man teica, bija viņa nopirkts, bet viņa nav tikpat garšīga kā saldā brunete. Un tās, ar citu, ir ļoti izteikti bērnības garša, kas man joprojām ik pa laikam kārojās. Un mēs tad bērnībā mēdzām paši taisīt mājās ar marmelādi un cepumiem, salgas cepumiem, ja? To šokolādes desu, ja? Saldo bruneti. Un mums parasti arī bija tā, es viņu arī veidu no Latvijas, viņa saucās saldā bruneti, un es viņu bieži vien veidu arī uz Šveici, kad es arī uz darbu nesu, ja? Kā cienēju kolēģus un draugus.
Bet, diemžēl, nezinu, kāpēc viņi vairs neražo saldo bruneti, un pagaidām nekas līdzīgs nav izdomāts. Vienīgais tuvākais, kas ir šokolādes desa, bet viņi absolūti negaršo kā saldā bruneti, absolūti. Oi, nenormāli garšīga. Viņa ir ļoti tāda, viņu taisa ar kakao, ja? Un viņa tāda brūna, tāda ļoti šokolādīga garša. Viņa ir tāda, jā, vispār, es zinu, kas tur bērnībā taisīju. Viņu var uztaisīt pats, viņu nav grūti uztaisīt, ja? Ļoti daudz kakao vajag un sāļus cepumus drupučās, ja? Un marmelādi gabaliņos. Ļoti garšīgi. Viņa tā kā tāda, viņa izstāsta vairāk kā tāda kā savu veidu desa, jā, šokolādes, bet viņa saucās vienmēr saldā brunete. Un viņa ir ļoti garšīga. Viņa ir tāda šokolādīga, bet dēļ tās marmelādes viņai arī tāds svaigums iekšā ir ļoti, ļoti garšīgs deserts, ja? Visiem cilvēkiem, ko es jauni iepazīstu, visiem liek noklausīties Saula Pērkons Daugava. un visiem stāstu par to, cik mums ir bagāta muzikālā kultūra Latvijā, ja, un cik mēs esam unikāli cilvēki un lepni cilvēki. Un, tā kā es esmu baigais Latvijas patriots. Ja. Un tāpēc arī man arī tie Latvijas ēdieni, nevis to, ka esmu jau starptautisks pavārs kļuvusi, ja, jo es taisu starptautiskus ēdienus, ja, mājās. Tad ar visu to tad visi mani draugi nogaršojuši latviskus ēdienus. Ja. Viss, ko esmu taisījusi, visiem ļoti garšo. Ja.